šobrīd viņu tagad uz filmēšanas brīdi, jo filmē viņu, vai zinu, ko viņš cīnās, sastāsts, uzzinās. That was great. Ko? Viņa visu lēt. Šodien tiks aizvadīta Lakrosa čempionāta finālspēle starp komandām Druva Dynamite un Archer Lacrosse. Par čempionu titulu aizstāvēs Druvas klubs, kurš jau pēdējos gadus iegūst čempionu titulu. Tad Archer komandas spēlētāji būs melnajās formās, un Druvas Dinamītas spēlētāji būs zelta krāsā. Spēle šodien tiesās 3 tiesneši, tiesnesis no Vācijas un 2 tiesneši no Latvijas. Komanda stājas uz CBO. Komanda stāsies uz sasveicināšanos. Uz sasveicināšanos iet pamats sastāvs. Komanda stājas viena pretī otrai, un parasti stājās pirmais ir vārtsargs ar kreiso plecu pret vārtiem, kuru tika izlozēti, kuros viņš arī stāvēs vārtos. Tad stājās parasti aizsargi, un tā atlikušie komandas spēlētāji midī un uzbrucēji. Un tad varam redzēt, ka Druva Dynamite pirmajā un trešajā ceturdaļā spēlēs uzbruks uz labo pusi, un Archer Lacrosse uz kreiso pusi. Šobrīd spēlētāji ieņem savas pozīcijas laukumā, un varēsim sākt šī gada fināla spēli par čempionu titulu. Tiek gatavots ciemtienā numur 13. Bumbiņa tiek dota, bumbiņa tiek izcīnīta Archer Lacrosse rīcībā, jo spēlētājs iemetienā nedrīkst bumbiņu spērt ar kāju. Spēles laikā drīkst, iemetienā laikā nedrīkst. Tiecīgi šobrīd tā bija kļūda, un bumbiņa tika dota uzbrukošajai komandai, šī gadījumā Archer Lacrosse melnajās formās. Šobrīd spēle notiekās komandas Druva Dynamite aizsardzības zonā. Archer mēģina izcīnīt bumbiņu un pozicionāli uzbrukt uz vārtiem. Augšā!
Bubiņa aiz vārtiem pie 25. numura. Tik izspēlēt uz midī 24. Vidū 11, meklē metienu uz vārtiem. Piespēle un metiens uz vārtiem, kuru atvaira Drūzas Dynamite vārtsargs. Drūzas Dynamite vārtos stāv Gins Gultmanis. Ārčera vārtos arī tikko spēlē iesaistījās. Otrais numurs. Un vārds viņam ir Kristaps Lācis. Šobrīd Drūzas Dynamite iet pozicionāli uzbrukumā uz priekšu. Gatavojas metienam pa vārtiem. Izdara metienu un tiek gūti pirmie vārdi šajā spēlē un atklāts rezultāts. Tad 1-0. Metienu izdarīja numurs 2-2 un arī guva vārds. Vārds guva 22. numurs Ainārs Liekniņš. Drūzas Dynamite šobrīd ir atklājis rezultātu un tas ir 0-1. Bumbu izcīna 84. numurs Drūzas Dynamite iemetienu laikā, jo laikam tik veikt kustību pirms svilpes, ko nedrīkst darīt iemetienu laikā. Un šobrīd pozicionāls uzbrukums Drūzas Dynamite izpildījumā. Tas ir metiens ar vārtiem. Vārtsargs izspēlē bumbiņu uz sāniem. Saspēlējas ar aizsardzības spēlētājiem un mēģina meklēt iespēju vadīt bumbiņu pāri laukumu. Un šobrīd izstāsta, ka tas arī tiks veiksmīgi izdarīts. Šobrīd Ārčelkas ir nostiprinājusies uzbrukuma zonā. Un tiek meklēts iespējas uzbrukt uz vārtiem un 20. numurs mēģinās lausties cauri. Mūja tiek izsista. Bumba joprojām nav savu. Bumbiņa Drūzas Dynamite rīcībā, jo bumbiņa atstāja laukam un šobrīd uzbrukuma zonā 10. numurs met pa vārtiem un vārtsargs atvaira metienu. Ar bumbu Andris Zabīts. Lakros kluba Ārčera Lakros midīs un nes bumbiņu pāri uzbrukuma zonā. Tik atdot piespēli Edgaram Purmalim. Vairāk kārtēji sitieni un arī beigās metiens pa vārtiem. Romik, ja laik! Romik, ja laik! Andrei, apakaļ mājās! Vidis! Šobrīd pozicionās uzbrukums Drūzas Dynamite izpildījumā. Tiek meklēts iespējas piespēlēm vārtu priekšā, vai nu arī bumbiņa tiek laist riņķī vārtu laukumam. Un tas arī šobrīd notiek. Bumba pie 3. spēlētāji Drūzas Dynamite rīcībā. Bumbiņa zemē, cīņa par bumbiņu zemes. Individuāli meistarību demonstrē 18. numurs Drūzas Dynamite izpildījumā. Par spēlētāju turēšanu bumbiņa tiek atdot atpakaļ uzbrukušai komandai Drūzas Dynamite rīcībā. Un turpinās pozicionāls uzbrukums. Tiek meklēts iespējas uzbrukt. Vārtsargs
Bumba pie Arčera Lacrosse spēlētāji uzbrukuma zonā. Notiek spēlētāju maiņas spēles laikā. Un šobrīd jau bumbiņa aiz Drūs vārtiem. Pie Vārtsarga. Vārtsargs spēlē uz priekšu bumbiņas vai uzbrucējiem. Un turpinās spēle Arčers aizsardzības zonā. Joprojām pozicionāls uzbrukums. Piespēles nesako. Šobrīd bumbiņa tiek maina savu īpašnieku un piespēles tiek dots uz priekšu. Metiens ar vārtiem, 3 tā numuru izpildījumā. Bumbiņa paliek spēlē. Un šobrīd 23. numurs Arčera Lacrosse sastāvā mēģina pārnest bumbiņu pār, tas viņam arī izdodās. Ātri piespēle uz vārtiem, taču neizdodas to. Bumbiņu ievadīs spēlē Drūs komandas Vārtsargs no aizvārts. Piespēlēts midiju spēlētājiem 18 numuram, kurš nes bumbiņu pāri. Šobrīd pozicionāls uzbrukums, tiek meklēts iespējas vai no individuāli apspēlē spēlētāji, kas vai arī kādu piespēli. Šobrīd bumbiņu pietur aiz vārtiem. 18 numurs. Izlaurās uz metienu un iemet vārtu augšējā labajā stūrī Vārtsargam. Nullis ērtajā pusē. Ļoti precīzs un asus metiens. Vārts Drūs komandas 18 numurs Gatis Zeps. Un šobrīd minūtes pārtraukumu pieprasījusi komanda Arčera Lacrosse. Un viņi izmanto savu pirmo pārtraukumu šajā puslaikā. Arī Drūs komanda izmanto laiku, lai padzertos. Savukārt Arčera Lacrosse šobrīd zaudēja ar 2 vārtu deficītu. Līdz ar to treneris cenšas piedāvāt spēles risinājums, lai gūtu vārds un pareizi strādāt aizsardzībā. Laukuma centrā apspriežas arī tiesneši par spēles situāciju un turpmāko aizvadīšanas taktiku. Un pēc 30 sekundēm tiks atstāta spēle ar iemetienu laukuma vidū. Abas komandas ir aizdījuši minūtes pārtraukumu un ieņem savas vietas uz laukumu, lai atsāktos spēli. Šajā ceturtdaļā, pirmajā spēles ceturtdaļā aizvadīts jau 10 minūtes. Līdz ar to vēl spraigi cīņa gaidām atlikušajā spēles laikā. Un tad iemetiens laukuma centrā. Asvenis numurs ieguva bumbiņu, taču izsās, ka šodien tiesneši ļauj spēlēt spēcīgu Lacrosse.
Bumbiņi ir uzbrukuma zonā. Arčer Lakaros pietur bumbiņu un mēģina meklēt iespējas mest vārtiem. Metiens ar vārtiem. 22. numuru spēlētā izpildījumā Arčer Lakaros rindās. Un šobrīd bumbiņi ir aiz vārtiem pie Drūstas Dynamite vārtsarga. Un piespēle sako pāri visam laukumam un to arī cenšas pacelt Arčer spēlētāji. Šobrīd tas arī izdodās. Šobrīd aizstarātais sots. Vārds tiesnes ir izmetis karogu, tas nozīmē, ka sakos sots. Šobrīd bumbiņi ir joprojām Arčer Lakaros rīcībā, līdz ar to tiek veikts uzbrukums galam. 30 sekundes par skaitlisko pārkāpumu aizsardzības zonā. Drew Dynamite paliek mazākumā un 30 sekundžu sodu izcieš 30. numurs Drew Dynamite sastāvā. Un bumbi tiks ietilts spēlē aiz Drew Dynamite vārtiem. Un skatīsimies, vai izdosies šo 30 sekundžu Šobrīd bumbiņi ir atguls 18. numurs. Drew Dynamite sastāvā un nes bumbiņu pāri. Šobrīd komanda spēlē vienādos sastāvos. Bumba šobrīd aizsardzības zonā. Arčer Lakaros aizsargājās. Pozicionāls uzbrukums un tiek meklēts iespējas iespēlēt vidu. Tomēr neprecīzi piespēle. Un bumbi tiks ievadīta no aizvārds. Bumba aiz vārtiem numuram 25. Tas ir Arčer Lakaros midi spēlētājs. Šobrīd tiek meklēts iespējas, lai tiktu ārā no zonas. Trīsais numurs dod piespēli laukuma centrā. Un tiek meklēts šobrīd uzbrukuma iespēja ātrajā uzbrukumā. Kļūda piespēles saņemšanā. Neprecīzi piespēle un izskatās, ka bumbiņi tomēr paliek spēlē. Arčer Lakaros rīcībā. 22. numurs. 22. numurs spēlē. Atdot neprecīzi piespēle. Bumbiņu zemē un bumbiņu cenšas izcīnīt Drew Dynamite spēlētāji. Bumbiņi tika atdota Drew Dynamite sastāvā laukuma centrā par offside esot aizsardzībā. Par to šobrīd pozicionāls uzbrukums, neprecīzi piespēle un izskatās, ka Arčer Lakaros ir atgūs bumbiņu un iespēju tikt ārā no zonas un atkal veidot uzbrukumu. Līdz spēles ceturtdaļas beigām palikušas nepilnas 5 minūtes. Rezultāts joprojām nav mainījies 2-0. Un šobrīd skatāmies, kā Arčer Lakaros spēlētāji veido savu uzbrukumu. Jā. Kamēr bumbiņi ir ārpus laukuma, tiek veikts spēlētāju nomaiņas abās komandās.
spēles laikā atļauts veikt neierobežot daudzumu, neierobežot skaitu spēlētāju maiņu. Tikai tā ir jādara pareizi, lai neveidotas offside situācija, kad ir nepietiekams skaits uz nepietiekams spēlētāju skaits uz laukumu. Aizstrādāja sots šobrīd un tiek nosvert. Pār sitienu pretinieka var nūju. Uz 1 minūti tiek noraidīts 23. spēlētājs un izsēdies 1 minūti priekšā galdiņam. Šobrīd Arčela Lacrosse spēlē mazākumā un bumbiņi tiek raidīti riņķī. Vārtiem ar iespēju meklēt iespēju uzbrukumam. Tas izdevās. Tālāk piespēle pāri uz vārtiem. Drulā izdodas bumbiņa ļoti ātri dabūt atpakaļ uzbrukuma zonā un turpina savu uzbrukumu vairākumā. Mētiens ar vārtiem, taču bumbiņi joprojām paliek drūdainmēt vīru rīcībā, lai turpinātu uzbrukumu. Vairākums ir izturēts, taču uzbrukums turpinās un bumbu augšā pie 10. numuru. Mētiens ar vārtiem un bumbiņi joprojām paliek drūdainmēt rīcībā. Bumbiņš šobrīd aiz Arčela Lacrosse vārtiem. Piespēle centrā, taču izdevās aizsargāties un neielaist vārtus. Šobrīd cīņa par bumbiņu aiz vārtiem, bumbu zemē. Neizdodas Arčela Lacrosse spēlētājiem saglabāt bumbiņu laukumā un uzbrukumu turpinās drūdainamēt. Ar bumbiņu 18. numurs. Zināms, ka individuāli ļoti spēcīgs spēlētājs, līdz ar to varētu skatīties kādu spēles tālāko risinājumu. Šis spēlētājs izveidos, tomēr radot piespēli. Drūs spēlētājs saspēlējās. Līdz 4. beigām palikuši 2 minūtes un tomēr izgatavotās atgūt bumbiņu Arčela Lacrosse spēlētājiem un viņi ir nostājušies uzbrukuma zonā. Un pirmais numurs iet uz vārtiem, mēģinās uz metienu. Izdara metienu, taču vārtsargs ...69. numuram ir offsides, līdz ar to 30 sekundžu sots ir jāizcieš. Šobrīd savukārt drūdainamēt ar mazākumā. Par offside ir noraidīts 69. numurs un uz vārtiem mēģina lausties Arčela Lacrosse spēlētājs numur 1. Šobrīd mazākumā uzbruk drūdainamēt. Redis izdoties noturēt bumbiņu. Un te šobrīd drūdainamēt pilnā sastāvā. Līdz spēles beigām. Līdz spēles 4. beigām palikuši apmēram 1 minūte. Un mēģina izspēlēt Arčers spēlētāji bumbu. Bumba ir ienesta uzbrukuma zonā.
Līdz ar to atkal meklē iespējas. Šodien Drew Dynamite arī spēlēs mazākumā, jo 10. numurs ir saņēmis 1 minūtes sodu par sitienu pretiniekam ar nūju. Precīzāk tieši pa ķiveri, kas tiek uzskatīta par ļoti bīstamu spēli. Un ir beidzies spēles laiks 4. ceturdaļā, rezultātu 2-0 un nākamo ceturdaļu sāks Drew Dynamite mazākumā. Un jau vēl 30 sekundžu sods būs jāizcieš Drew Dynamite spēlētājiem. Šobrīd puslaiks, pēdējā sakot, ceturdaļa tiek sākta ar bumbiņu melnās komandas spēlētājiem bez iemetiena, jo 10. spēlētājs Drūs komandā ir noraidīts. Un tad atsākās otrā ceturdaļa bumbiņa Arčera rīcībā. Spēle pietur. Šobrīd bumbiņu pietur 25. numurs meklē piespēles uz vārtiem. Izdara metienu, taču vārdsargs ir savā vietā un ar kāju atvaira metienu. Velc pāri! Labi, ir viss kārtībā! Iemainies, Aino! Par sitienu pretiniekam ar nūju tiek noraidīts Arčera spēlētājs numur 1 un izcietīs 1 minūtes sodu. Šobrīd timeout pieprasa Drew Dynamite spēlētāji. Izskatās, ka vārdsargs pēc atvairītā metiena gūs nelielu savainojumu. Viņam tiek sniegta pirmā palīdzība. Bet izskatās, ka varēs turpināt spēli. Kas lauč arī virsū? Jā. Tu skrīno un lauč stāv. Aini, tā ir malā? Redz, kā meties. Aini, jā. Metrā punkts. Vajag pūšam, abi. Labi, ir viss kārtībā. Minūte 3. Līdz pārtraukuma beigām 30 sekundes. Uz norādīto soliņu joprojām ir Arčera komandas 1. numurs par sitienu pretiniekam ar nūju. Un bumbiņu ievadīs spēlē Drew Dynamite spēlētāju drīzākais laukuma centrā. Un centīsies pārspēt Arčela Cross vārdsargu. Atgādināšu, ka notiek otrā ceturdaļa. Tas nozīmē, ka komandas ir apmainījušās vārtiem un vārtu pusēm, un šobrīd Drew Dynamite uzbruk uz kreiso pusi. Un 80. numurs izdara metienu pa vārtiem, taču un ir atsākta spēle. Aizvārds. Drūs komanda saspēlēja savā starpā, lai atrastu iespējas uzmest pa vārtiem. Joprojām tiek pieturēt bumbiņu. Metiens pa vārtiem.
Un abas komandas šobrīd spēlē vienādos sastāvos. Vienādos! Pēc 22. spēlētāja piespēles vārtus gūst 7. numurs un rezultāts ir 3-0. Vārds guva 7. numurs Drūs Dynamite sastāvā Māris Jansons. Un spēle atsāksies ar iemetienu. Šobrīd rezultāts 3-0. Un rīt spēles otrajā ceturdaļa. Cīņa laukuma centrā par iemetienu. Spēlētāji, kuri stāv blakām, ir jāļauj pacelt bumbiņu. Ja pēc iemetiena bumbiņa iesprūst nojā, kas šatad tā gadās, tad bumbiņa tiek atdota pretinieku komandai, jo tiek uzskatīts, ka tā ir neprecīza darbība. Līdz ar to šobrīd arī bumbiņa tika atdota Arčers Lacrosse spēlētājiem. Un Arčers Lacrosse kļūdās pie spēlē. Bumbiņa tiks ievadīta spēlē no Drūs Dynamite aizsardzības zonas, tātad aiz vārtiem. Un skatīsimies, vai izdosies veiksmīgi tikt uzbrukuma zonā. Bumbu pie Drūs Dynamite vārtsarga, šobrīd jau tālāk aizsargam. Atkal caur vārtsargu spēlē. Un 8. numurs saņem piespēli un tiek nogrost uz zemes. Taču viss ir noteikti robežās. Un 8. numeram izdodas pāriet pāri laukuma uzbrukuma zonā. Tā šobrīd tradicionāls uzbrukums Drūs Dynamite izpildījumā. Tiek meklēts iespējas uzmest pa vārtiem, taču šādas piespēles nesasniedz adresātu. Arčers Lacrosse spēlētāji mainās. Virsū, tran virsū! Palīdz! Ārā grūd! Grūd ārā! Paklāt! Apāt! Metiens vārtiem 8. numuru spēlētāja Drūs Dynamite sastāvā izpildījumā. Un bumbiņu saglabā Drūs Dynamite un turpinās uzbrukumu. Mikiņ, kvalitatīvs spēks paņēmēt. Jā, paceļ! Tev tas izdevās, atzīm. Dabūj pie zemes beidzotī, ne? Tālu piespēle, to neizvedās noķert. Un viens pret metiens. Tomēr garām vārtiem. Davai, labi, Buka aizgāja garām. Un atsākās Drūs Dynamite uzbrukums, tomēr neprecīzs piespēle. Un šķiet, ka bumbiņai vajadzētu pāriet Arčers Lacrosse spēlētāja rīcībā, un tā arī ir. Bideri, vai norukā Bideri, tu? Kājās Bideri spēlē, labi? Līdz galam! Šobrīd Arčers Lacrosse komandas spēlētāji mēģina iziet no zonas. Tik pazaudēt bumbiņu. Un izskatās, ka
Bumbiņa aiz atšķelkuros vārtiem. Aizsargājas 1-1, bumbiņa tiek zaudēta. Strādā, Lauč! Čus, strādā! Un neprecīzi piespēle Vārtsarga izpildījumā. Izkārtojies novienā! Izkārtojies novienā! Un šobrīd atsāks uzbrukumu Drūda Dynamite spēlētāji. Ievado spēli. Bumbiņa spēlē no sāna līnijas. Piespēle pie 10. numuru. Bumbiņa pie 10. numuru tiek meklētas piespēles uz vārtiem. Šobrīd kustība vārtos. Turpinam virpināt krīsu! Kustība vārtu priekšā. Turpinam virpināt krīsu! Spēlētāji mēģina atrast iespēju uzmest uz vārtiem, lai saņemtu brīvu piespēli. Par brīvās rokas izmantošanu atstumjot pretinieka noju vai spēlētāju tiek bumbiņa atdota pretinieka komandai. Līdz ar to šobrīd Arčer Lacrosse turpinās uzbrukumu vai, presakot, mēģinās tikt uzbrukumu zonā. Un tas ir izdodas un visdrīzākais komandas cenīsies nostāties pozicionālam uzbrukumam. Šobrīd neprecīzi piespēle un Drūda Dynamite atgūt bumbiņu. Tiesnes pavēro maiņu. Tiesnes pavēro kā mainās cilvēku. Jāpaceļ! Kāds pamēģināt? Pretī bumba! Kāpēc pretī? Aboli, ej! Šobrīd Arčer Lacrosse komandas spēlētāja uzbrukumā. Tiek pieturēt bumbiņu aiz vārtiem. Kāds iespējas piespēlēt. Bumbi pie 8. numuru. Nestāviet parā! Bumbu kustīt! Joprojām rīt pozicionāls uzbrukums. Kāds iespējas piespēlēt uz vārtu priekšu. Bumbiņi tiek atgūti. Un bumba pie Drūda Dynamite vārtsarga. Un bumbiņi tiek nest pāri laukam uzbrukuma zonā. Un 18. numurs. Aizsargiem vajag! Drūda Dynamite nostājusies zonā un mēģina individuāli austies uz vārtiem. Metiens ar vārtiem 39. numuru spēlētāja izpildījumā. Taču garām vārtiem. Grobolis! Zabi skaties! Zabi klāt viņam! Zabi klāt Ainim! Zabi pilnībā, neļauj roķi! Un bumbiņi pēc cīņas uz zemes nonāk. Kāpēc nenāk? Vidīs!
Mēdējs! Nu pa vēlu tak jau ir, tu redz. Šobrīd Dynamite cenšas atņemt bumbiņu uzbrukuma zonā no Archer Lacrosse. Labi! Girdām! Viņš bez bumbu! Kas nav rokam? Slādi, ja? Aiņa! Uzbruk! Tās! Cīnās kaut! Palīgā! Palīgā! Bumbu zemē. Paliek! Viens paliek! Šobrīd bumbu izcīna Archer Lacrosse un izsāc pēc ātrā uzbrukuma. Aizsardz! Davai, skrien, fiks virsū. Cik ir? 3-0? Brīvie sabloķējās. Un šobrīd Drew Dynamite mēģina iziet no savas zonas. Pa daudz, strāni, pa daudz atkal! Šobrīd pozicionāls uzbrukums. Bumbu pie 18. numura. Drew Dynamite spēlētājiem. Izstāsta, ka varētu būt individuāla spēle. Un Archer Lacrosse ir veiksmīgi nostājusies uzbrukuma zonā un gandrīz izdodas iespēlēt. Paņem, atdod zepiņām! Ej, Vārtu! Atdod mierīgi! Vārtsers ļoti veiksmīgi iesaistījās spēlē, izsitot gan nūju, gan bumbiņu pretinieku spēlētājiem. Šobrīd vairāk kārtējas bumbiņu īpašnieku maiņas, kļūda savās laukuma pusēs. Šobrīd jau Archer Lacrosse izcīnīs bumbiņu, iet uzbrukumā. Un atkal bumbiņu tiek. Metiens un vārtiem, taču šķiet, ka Vārtsers redzēja gan metienu brīdi, gan bumbiņu. Un droši ķēra bumbiņu nojā. Sančo skatās. Ainis. Palīdzam! Palīdzat kāds! Ilgi viņš viens ies! Šobrīd Drew Dynamite cīnas ar bumbiņu Archer aizsardzības zonā. Raido, ev! Raido, ev! Ev, nu! Par pretinieku grūšanu mugurā bumbiņu tiek atdot Archer Lacrosse spēlētājiem, taču neprecīzi piespēle un bumbi 24. numura Archer Lacrosse izpildījumā un bumbiņu tiek vadīta uz priekšu uzbrukumam. Šobrīd ļoti labi iespēja. Nezinu, vai izdosies izmantot ātriem uzbrukumam Archer Lacrosse komandā, tomēr ne. Kāds! Karoga zemē ir aizturētais sods.
Pār sitienu pretniekam ar 0 tiek noraidīts 22. Spēlētājs, es slešu 1 minūtu. Šobrīd 1 minūte spēlēs. 1 minūte spēlēs aizsardzībā. Šobrīd bumbu tiek kontrolēta. Bumbiņi tiek dot aizsardzības spēlētāju komandai, mūsu gadījumā Archer Lacrosse, un viņi ieved bumbiņu spēlē no sānaut līnijas. Šobrīd jau bumbiņi ir aiz vārtiem pie vārtsarga un meklēts iespējas bumbiņu nest uz uzbrukuma zonu. Ir garais jau. Ir jau garais. Puģis ir. Medijs īsies. Pie vārtiem liekas paliek. Bumbiņi laukuma centrā pie Drew Dynamite, un viņi dodas savā kārtējā uzbrukumā. Pagaidām izcās, kad būs pozicionāls uzbrukums. To ir kļūdu piespēlē, šeit ir. Pārspēlē turēšana bumbiņi tiek atdota Drew Dynamite spēlētājiem. Un 79. numurs Kaspars Veifs šobrīd no Archer Lacrosse cenšas uzbrukt uz vārtiem. Atdeva piespēli šobrīd. Palikuši 30 sekundes no spēles laika šajā ceturdaļā. Un ir beigusies otrā ceturdaļa ar rezultātu 3-1. 3-0 atvainojos. Un šobrīd nedaudz garāks pārtraukums. Un sāksim otro spēles daļu ar 3. un 4. ceturdaļu. Redzēsim, ko komandas parādīs pēc pārtraukuma. Un tiek atsākta spēle. Fināla spēle pār Latvijas čempionu titulu. 3. trešdaļa. Un sākas ar face-off laukuma centrā. Šeit bumbu izcīna Drew Dynamite spēlētājs un ievadīs bumbiņu spēlē. Kļūdu piespēlē un spēle turpinās Archer Lacrosse spēlētāji. Šobrīd rezultāts ir 3-0. Drew Dynamite spēlētāja labā. Archer Lacrosse uzbruk uz kreiso pusi. Tātad Drew aizsargājas kreisajā pusē un attiecīgi Drew uzbruk uz labo pusi. Arī šajā ceturdaļā jāizved uz 20 minūtes. Šobrīd pozicionāls uzbrukums Archer Lacrosse izpildījumā. Tiek meklēts iespējas vai nu uz vārtiem, vai jādod labu piespēli.
Šobrīd Drew Dynamite izcīnījis bumbiņu uzbrukuma zonā. Un centīsies palielināt savu pārsvaru. Jā, protams, tik līdz metienam. Šobrīd pozicionāls uzbrukums. Un metiens no vārtiem un vārti. Nu, vārds gūst numurs 2-2. Vārds guva Ainārs Liekniņš, numurs 2-2. Drūs Dynamite komandas sastāvā, un tas viņam šodien jau ir otrais gols. Turpināsim spēli ar iemetienu. Laukuma centrā 3. numurs no Archer, Lakros un 88. Drew Dynamite. Tas ir tavs trans. Šobrīd bumbiņu izcīnā Archer Lakros. Un bumbiņu tiek nest pāri uzbrukuma zonā. Zabēs! Paska pretī, Zab, ne iekšu! Šobrīd pozicionāla spēle. Archer Lakros pietur bumbiņu. Un cenšas virzieties tuvāk vārtiem un neprecīzi piespēlēt. Taču bumbiņu saglabā laukumā Drūs komandas vārdsargs. Un šobrīd arī bumbiņu pie viņa. Un viņš meklē savu partnerus, lai izspēlētu bumbiņu uz uzbrukuma zonu. Kļūda piespēlēt, taču izskatās, ka izdevās saglabāt bumbiņu. Panāk lejā! Pussargi! Bumbiņš šobrīd iz laukuma centrā. Bumbiņš pie 8. numura. Šobrīd arī pozicionāls uzbrukums. Drew Dynamite izpildījumā. Šobrīd 1-1 ar 8. numuru. Spēlē Archer, kur spēlētāji. Ja, tomēr izdevās izlausties uz vārtiem 8. numuram. Bumbiņi ir atgūti Archer Lakros rīcībā un šobrīd ievadīs bumbiņu spēlē no aizvārds. Aizmugurē! Aini! Metiens pa zemi 22. spēlētāja izpildījumā Archer Lakros. Taču Drew Dynamite vārdsargs ir savā vietā un šobrīd savu darbu dara nevainojami. Kļūdu piespēlē. Līdz galam! Bumbiņu pie Archer Lakros spēlētāji tiek nest pāri uzbrukuma zonā. Vidu, kāsi! Ej!